Noskrien ziema Jaunolainas posms ir noslēdzies. Laiks atskatīties, kāda bija trase un vai man izdevās labot iepriekšējā posma kļūdas. Un kā tas nākas, ka noskrien ziemu kaut kā vienmēr iekrīt ziemas labākajās dienās. Par to visu šajā video atskatā. Pirmajā posmā Jaunpiebalgā es stipri pārcentos startā un pēdējos kilometrus vien gaidīju finišu. Pēc šī posma solījos divreiz pēc kārtas šādu kļūdu neatkārtot. Solījumam par labu noteikti nāca tas, ka Jaunolainas posms bija plakanāks par koka dēli, tāpēc teorētiski varēja rēķināties ar puslīdz konstantu vienmērīgu tempu. Tomēr kādu tieši? Ap pirmā posma laiku man bija vairākas nedēļas, kurās es vienkārši jutos kaut kā diezgan draņķīgi. Man nebija nekādu slimošanas simptomu, asins analīzes arī bija ok, bet pašsajūta tomēr ne visai. Uz otrā posma laiku es jau jutos daudz labāk, tomēr vispār visa ziema ir tāda, ka vienmēr pilnībā pārliecināts par veselību tu īsti tā nemaz nevari būt. Tāpēc, jā, Jaunolainē var skriet ar puslīdz konstantu tempu, bet man nav nejausmas kādu. Lai vai kā, šis ir tas, ko es izdomāju par savu stratēģiju dienu pirms sacensībām. Lai nepārcenstos netīšām, es startam izvēlēšos savu pirmā posma vidējo tempu un pielikšu klāt, nezinu, kādas 5 sekundes. Vienkārši tāpēc, ka plakans. Skriešu tā pirmos 6-5 kilometrus un tad pārskatīšu plānu. Ar šādām domām es tad arī stājos uz starta līnijas. Tomēr pirms mēs sākam skatīties sacensības, mums ir obligāti jāparunā par savstarpēji nepazīstamu cilvēku visiemīļotāko sarunas tēmu – laikapstākļiem. Es jau pirmajā video stāstīju, ka noskrien ziemu posmos laikapstāklis kaut kā tā vienmēr sakrīt un uzsmaida, bet nu jau tas reāli sāk kļūt aizdomīgi. Internetā lasīju, neprasiet kur, vienkārši internetā lasīju, ka novembrī bija vien 16 stundas saules, un kaut kā visu dienu pirmajā posmā Jaunpiebalgā spīdēja saule. Šajā mirklī tas principā jau ir tāpat kā laimēt superbingo loterijā. Vēram vaļā lauciņu numur 1 un plus Viena saulaina pēcpusdiena. Paldies, super! Manā stratēģijas videoklipā dienu iepriekš vienīgā apkārt redzamā sniegpārsliņa esmu es pats. Paiet nakts, bēm, sniegs. Paiet posms, bēm, atkal mitrs asfalts. Es nesaprotu, kā tas notiek, bet man ir teorija. Es pat teiktu, ka man ir sazvērstības teorija. Man bieži vien rodas sajūta, ka pasaule nedaudz vienkārši iet uz riņķi. Piemēram, kad es vēl biju sīks bērns, apkārt bija modē platās bikses. Kad es biju pusaudzis, pilnīgi noteikti tās nebija modē, bet tagad atkal pilnīgi noteikti ir. Un tas nav tikai par modi. Vienmēr būs kāds vai kāda, kas cīnās par naudu, varu un ietekmi, tad sekos noriets un vietā vienkārši nāks kāda cita. Par nedaudz varbūt ekstrēmu piemēru, bet paņemsim itāļu mafiju. Itālija ir bēdīgi slavena ar savu sicīliešu mafiju, kuras ietekme bija mērojama ne tikai Itālijas politikā, bet arī ASV. Ar laiku it kā izdevās to apkarot, bet nav jau tā, ka viņa pilnībā pazuda. Tā vietā, lai būtu viena liela mafija, tagad vienkārši ir 4 mazākas. Arī pie mums Latvijā vietējā mafija sāk pamazām zaudēt ietekmi un ir jau parādījušies kandidāti, kas pretendē uz šo vietu. Bet varbūt aizkulisēs briest kas varenāks, spēks, kas spēj ko vairāk kā tikai ietekmēt pensionāru Facebook algoritmus. Spēks, kas spēj pakļaut pašu laikapstākli un saprot, kas latviešu tautai patiešām ir nepieciešams. Senie grieķi
par šādiem spēkiem mums jau ir vēstījuši, bet mēs ar saviem tiktokiem esam zaudējuši asu. Un tā pamazām, skrējienu pa skrējienam. Labi. Pietiks murgot. Pievēršamies skrējienam. Tad jā, es tik tiešām šajā posmā startā pievērsu daudz lielāku uzmanību savam tempam. Un principā sekoju, lai es neskrienu diži ātrāk par 3,50, maksimums 3,40 tempu. Un savā ziņā interesantais ir tas, ka tad, kad tu zini, ka tu skrieni sev atbilstošā tempā, ir daudz vieglāk pamanīt visus pārējos, kuri nedaudz varbūt pārķer startu. Jo kopumā jau tas sastāvs noskrien ziemu ir diezgan līdzīgs. Ja es vienu posmu finišēju kā 4., ir stipri maza iespēja, ka nākamajā es būšu kā 20. Bet šobrīd man pilnīgi noteikti priekšā ir vairāk kā 4 cilvēki. Tas nozīmē, ka lielākā daļa no viņiem jau ir nedaudz pārcentušies. Jā, un patiesībā vēl viens elements, kas stipri palīdzēja nokontrolēt to tempu sākumā, ir tas, ka jau diezgan ātri takas stipri sašaurinājās un izveidojās vilcieniņš. Protams, ja tev ir sajūta, ka tu vari skriet ātrāk par vilcieniņu, ir nedaudz sajūta, ka tu esi iestrēdzis, bet zinot, cik daudz var patiesībā atgūt tajos pēdējos kilometros, tas ir arī tāds kā savā ziņā labs bloks, kas tev piespiež regulēt tempu situācijā, kad jau tā ir diezgan viegli pārcensties. Es arī redzēju, ka šim vilcieniņam priekšgalā skrien Valdis, kurš pagājušā posmā mani noskrēja. Tāpēc pēc tā es arī aptuveni vados, ka šī priekš manis ir atbilstoša grupa. Nav tā, ka visticamāk priekšā jau ir izveidojusies, vēl 1 vai 2 grupas, kas man vispār būs sasniedzamas. Tā mēs arī kādu laiku skrējām, līdz es sāku pamanīt, ka pamazām tas vilcieniņš sāk jau nedaudz izratoties, un šajā vietā es ieinvestēju diezgan daudz enerģiju, lai cilvēkus apdzītu. Bet šoreiz nepacietība pilnīgi noteikti neatmaksājās, jo redz, kur ir jau līkums uz daudz plašāku un skrienamāku ceļu. Šis ir arī ļoti labs atgādinājums, tomēr iepazīties ar trases karti. Jā, protams, noskrien ziemu nav tur sezonas A prioritāte, tas ir vairāk vienkārši sporta pēc, lai būtu jautri un lai ir tāda draudzīga konkurence. Bet tomēr šajā situācijā nav pat, jādzīvo Jaunmārupē, lai iepazītos ar potenciāli šaurākām vai platākām vietām. Jā, to principā diezgan viegli var redzēt pēc leģendas marķējuma, jebkurā interneta kartē, piemēram, Komoot vai Stravā. Bet labi, tā ir vairāk tāda kā maza nianse, bet tomēr svarīgās sacensībās šīs arī ir kļūdas, kuras nevajadzētu pieļaut. Es pamazām sāku atrauties no vienas daļas cilvēku un tuvoties aptuveni 4-5 cilvēku grupiņai. Kamēr es to darīju, pamanīju šo foršo egļu puduri. Nezinu, vai tā ir Latvijas valsts meža teritorija, bet ir, un kādam vēl nav eglīte, mierīgi šeit variet atbraukt pakaļ. Kaut kur ap 3 kilometru trasē. Pēc kāda laika es panāku šos 4-5 skrējējus sev priekšā, un tajā mirklī situācija ir tāda. Aiz mums diezgan tuvu ir cilvēki, bet pamazām tā starpība paliek arvien lielāka. Savukārt priekšā vairs nav redzams pilnīgi neviens. Tas nozīmē, ka visi top līderi ir pilnībā atraušies un ar viņiem konkurence vairs nav nekāda. Tāpēc šajā situācijā man ir pilnībā 0 iemesli neskriet kopā ar šiem čaļiem. Pat, ja man ir ekstra spēks,
Daudz taktiskāk ir vienkārši skriet kopā ar viņiem, skatīties, kā situācija attīstās, novērtēt, vai viņiem ir spēks un mēģināt atrast īsto brīdi, kur šo enerģiju izmantot. Jā, un tā pamazām taka pārvērtās tādā kā celiņā šur tur ar šur tur palielākām peļķēm, kurām daļai ir pārsniedzis pāri sniegs, daļas it kā nav peļķes, bet zem sniega ir vienkārši šķidri dubļi, un jā, trase it kā ir plakana, bet patiesībā ātri skriet nemaz nav tik viegli, un nevienmēr ir viegli izvēlēties pareizo ceļu. Kā kur, piemēram, situācija, daļa aizskrien pa kreisi, daļa aizskrien pa labi, un, diemžēl, ceļš pa kreisi izrādījās neveiksmīgāks. Tā mēs arī skrējām galvenokārt pa taisnu ceļu ar šiem dubļiem, līdz vienbrīd mēs atkal ieskrējām meža takās ar maziem, bet tomēr līkumiņiem. Un šajā mirklī man radās sajūta, ka es jūtu cilvēkos apkārt sev nedaudz nogurumu. Pavisam nedaudz, bet vienkārši tie pātrinājumi pēc līkumiem, lai atgūtu tempu, likās tādi nedaudz lēni. Man likās, ka es šajā mirklī varētu uzņemt tempu ātrāk un ka visticamāk man ir palikusi vairāk enerģija nekā pārējiem. Bet tomēr nav vēl pat apaļi 6 kilometri, un es atceros no iepriekšējā posma, cik 3 kilometri var likties lēni. Tomēr es nolēmu uzņemties risku un pēc šī pagrieziena izdomāju veikt savu manevru. Es ne tikai centos uzņemt tempu, lai nokļūtu grupiņas priekšgalā, bet uzņemt gana lielu tempu, lai diezgan strauji izveidotu arī starp mums atstarpi. Es, protams, nezinu, cik tas lielu lomu spēlē kuram cilvēkam, bet es ļoti labi atceros no riteņbraukšanas, kāda ir sajūta, kad tu esi tuvu limitam un kāds tev vienkārši šķietami pašaujas garām. Tas ir ļoti demotivējoši. Teiksim, ja tev paiet garām, bet paiet garām knapi, tu varbūt vēl sevī vari rast to spēku, mēģināt turēt līdzi. Bet ja tev šķietami pārliecinoši pašaujas garām, tas rada to sajūtu, ka man vienkārši nav pat vērts mēģināt. Un šajā situācijā es cerēju, ka tas efekts būs tāds, bet, protams, man nav ne jausmas, vai tas tiešām tā bija. Vismaz viens cilvēks atkrita, bet 2 čāļi tomēr noturējās un palika kopā ar mani. Bet tad, kādus nepilnus 2 kilometrus pirms starta, man beidzot izdevās atrauties pa īstam, un pēc šī brīža no muguras mani vairs nevienam neizdevās panākt. Beigās mans skrējiens tiešām bija viscaur vienmērīgs, galvenokārt tikai palēlinoties tajās sadaļās, kur bija dubļi un peļķes, bet principā pēdējie kilometri praktiski identisks ātrums kā pirmie. Un tiešām izdevās noskriet tieši tā, kā es vēlējos, un tieši tā, lai pierādītu, ka es esmu spējīgs nepieļaut vienu un to pašu kļūdu 2 posmus pēc kārtas. Vai es varu lieliski noskriet 2 posmus pēc kārtas? Tas jau diskutablāks jautājums, bet es, protams, centīšos. Liels paldies čaļiem par konkurenci līdz pat pašiem pēdējiem kilometriem. Šis tiešām bija diezgan aizraujošs posms. Paldies arī tev, ja noskatījies video klipu, un atceries, ka vienmēr var droši rakstīt kādu atsauksmi, vienalga labu vai sliktu komentāros, jo es patiešām gribu, lai ar laiku šie video klipi paliek arvien interesantāki. Tad jau tiekās Siguldā, un